Esiet sveicināti, mīļie brāļi, māsas Jēzu Kristu. Bībelē ir tāda raksturvieta, ka viss ir atļauts, bet ne viss der. Viss ir atļauts, bet nekas nedrīkst mūs kalpināt. Un es zinu, ka ir daļa cilvēka šo raksturvietu izmanto tāpēc, ka grib attaisnot savu grēku. Jo te taču ir rakstīts, ka viss ir atļauts. Bet šī raksturvieta to nenozīmē. Es saprotu, ka mēs meklējam to, ko mēs gribam atrast, bet nevajag sagrozīt rakstus. Mums ir jāapzinās, ja mēs esam Dieva bērni, un ja mēs ticam, ka mēs esam arī Dieva nams, tad mums nav tiesības darīt, ko vien mēs gribam. Mēs kādam piederam. Nē, mēs neesam vergi, mēs neesam saistīti. Dievs mūs nav savažojis. Dievs pat tiešām mums ir devis brīvību. Bet viņš mums ir devis un dāvājis brīvību no grēka varas. Un tas, kad mēs sakam, ka viss ir atļauts, tas to nenozīmē. Jā, mēs varam darīt, ko mēs gribam. Un patiešām, godīgi sakot, ja mēs dzīvojam valstī, ir likumi, kam mums ir jāpakļaujās. Un mēs, protams, nedarām, ko mēs gribam. Bet protams, ka mēs dzīvojam šo dzīvi, mēs izvēlamies dzīvot, kā mēs gribam. Un tomēr, ja mēs esam Dieva bērni, tad Dieva vārdā ir rakstīts, ka viss, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērns. Tas nozīmē, ka nevis mēs vadām savu dzīvi, bet Dieva gars mūs vada. Un tad nav vairs tā, ka viss ir atļauts. Jā, viss ir atļauts, bet nekas mūs nevar kalpināt. Jā, viss ir atļauts, bet ne viss mums der. Un tas nozīmē, ja Dieva gars tevi un mani vada, tas nozīmē, ka mēs nevis pakļaujamies savām miesas iegribām. Tas nozīmē, ka nevis mums ir mūsu vadība, bet mēs pakļaujamies Dieva gara vadībai, un mums ir gara vadība. Un tāpēc, lai Dievs dod, ka mēs nevis dodam vaļu miesai, bet mēs pakļaujamies Dieva garam. Un kad mēs pakļaujamies Dieva garam, mīļie, tā ir patiesa brīvība, kur mēs varam izbaudīt, pagodinot Kristu, dzīvojot Dieva gribā, un esot svētību arī šajā pasaulē un arī cilvēkiem, kas mums ir apkārt. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī.